Manuprāt, ir ļoti būtiski dejotājiem, amatieriem ļaut piedzīvot darbu ar augstas raudas profesionāļiem, ar šī laika spilgtākajām personībām, ar kurām kopā varbūt sadarboties ikdienā viņiem nav dots. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tos scenārijus tur raksta kāds augšā un tos cilvēkus kopā saved mums pašiem pat nezinot un neapzinoties. Un viss notiek vienkārši tā, kā kādreiz zvaigznēs jau sen ir sarakstīts, un tad mēs šeit to scenāriju izdzīvojam uz zemes. Un mēs bieži aizmirstam, ka mūsu saknes ir tieši šajā bišķiņ paganiskajā, bišķiņ brīvākajā pasaules iekārtā. Jā, latviešiem ir jāpaliek brīvākiem, latviešiem ir jāsaprot, ka viņi nav ņuņas, ka viņi nav garlaicīga un verdzīga tauta, ka viņiem patiesībā ir tajā latviešu kultūras kodā ir iekļauta tāda diezgan stingra pašapliecināšanās. Un es domāju, ka caur šo izrādi to noteikti varētu arī no jauna iepazīt, no jauna iedvesmoties. Man ir ļoti svarīgi, lai katram būtu priekšstata glezna, lai viņš pilnībā zinātu, saprastu stāstu, lai viņš zinātu savu lomu, lai viņš spētu iznest to ideju, jo tikai tā šo stāstu varēs nolasīt arī tad skatītājs. Skatītājiem šajā reizē būs iespēja nevis tikai skatīties uz dairadi no malas, bet būs iespēja uzvedumā pašiem līdzdarboties. Dziedāt kopā ar mums un kori Sola, dejot kopā ar mums un kori Sola, iekurt ugunskura, izdejot dančus. Tā būs visu kopā darbošanās.